Esmu dzimusi Rīgā, bet mana bērnības puse ir pagājusi Talsu novada Ābavas pagasta Diškriķos. Nu, sāku rakstīt, laikam tieksme jau kaut kur bija no bērnības, jo kaut kad atradu pirmās klases grāmatu, to pirmās klases putnīcu, kurā bija rakstījis kādu pasaku par nosaktu princesi, kur atrodas iespundēta Pazemes salā un pa akmeni, kas aizvelc priekšā. Nu, ja 3 reizes pie tā jāpieklauvē, tad akmens atveļ sānis. Nopietnāk jau vidusskolas gados, tad toreizējā Talsu, tas ir Kandavas rajona avīzē, bija pirmie publicēti pirmie dzejoļi. Viens veltīts Sabilas Vīna kalnam. Nopietnāk pievēršanās jau dzejai bija vēlāk, kad jau beidz studijas. Studiju laikos bija pāris dzejoļi iesūtīti toreizējā literārā žurnālā, ko universitāte izdeva. Pirmos dzejoļus sūtīju uz Talsu avīzes redakciju, bet pat cik tos nepublicēju, tad iesūtīju Padomu Latvijas sievietē Ārijai Elksnei. Tās pirmos nopublicēju un, var teikt, tad arī aizgāja. Un pirmais dzejas krājums Jūras noburtais iznāk 1976. gadā. Ieskicējiet, kā tas tapa un arī, kur radāt iedvesmu tiem dzejoļiem? Iedvesmu radās, es jau dzīvoju Zvejniekciemā. Pēc universitātes pirmā darba vieta bija Mēsrags, vēlāk pārcēlos uz Rūju. Jūra jau turpat bija. Šalkojies aiz loga, bija pazīstama zvejnieku dzīve, un tā radās dzejoļu krājums Jūras noburtais. Tur jau ir ne tikai par zvejniekiem, bet tur jau ir arī citādi tipa dzejoļi. Un savukārt pēc 3 gadiem iznāk arī pirmais jūsu stāstu krājums Meža sonāte. Pastāstiet, lūdzu, kā tā tapa, kā jūs piedalījāties konkursā un arī par ko ir šis stāsts? Meža sonāte Mežsaimniecības ministrijas konkursā ieguva godalgotu vietu, ar žūrijas komisijas lēmumu tika izvirzīta uz pirmo grāmatu. Tur ir par meitenīti, kas dzīvo pie saviem vecstāvu un vecās mātes Mežsarga mājā. Viņa ir muzikāli apdāvināta un jūt šīs meža skaņas, jūt katram kokam savu to dziesmu saklausa. Un ierodas no pilsētas komponists un ar savu ģimeni, ar dēlu. Tālāk, teiksim, kad viņa ir tā doma, ka viņa var aiziet tālāk pa muzikālo līniju dzīvē. Jums arī ir bijuši prozas darbi bērniem. Pastāstiet lūdzu par tiem. Jā, rakstot jau nešķiro, vai tas ir pieaugušiem vai bērniem. Kad tā tēma rodās, tad pie šīs tēmas sāk strādāt. Ir stāsts krājums bērniem Dzeguzēns, kur ir apkopoti dažādi stāsti bērniem, bet, lai runātu par katru, tad tur ir atsevišķi tad jāskatās. Tas ir stāstu krājums bērniem, ko izdeva izdevniecība Pētergailis.
Principā var teikt, šogad paliek 20 gadi, kā jūs tā ļoti nopietni rakstat romānus. Pirmais romāns bija 2003. gadā Cietsirdīgās spēles. Un sakiet, lūdzu, kur arī romāniem tik daudziem, jums ir 50 pāri vispār grāmatu, kur rodas šīs idejas? Jāteic, nemāk pateikt. Uzrodās un viss. Ir jau tāda teorija, ka idejas lidojot gaisā tikai jāprotās notvert. Un ir arī pastāv tāda teorija, kā ap zemi atrodas informatīvais lauks, kurā ir gan pagātnes notikumi, gan arī nākotnes notikumi. Un pieslēgties šādam informācijas laukam izdodas tikai ratiem cilvēkiem. Pamatā tie ir ekstrasensi, arī ne katram. Nezinu, citreiz nakti pamostos un man uzreiz ir skaidrs, par ko tālāk varētu atkal rakstīt. Un tā ir, viens darbs vēl nav pabeigts, kad jau gaida rindā citi darbi. Jau vairāk citi darbi gaida rindā uz izdošanu. Jums grāmatām ir arī ļoti tādi pārdomāti, jauki tie nosaukumi. Saules stars, asaru lāse, izcirtumā dzērves kliedz, tauriņa lidojums ugunī. Sakiet, lūdzu, vai ir tā viegli izvēlēties un tikt pie tā nosaukuma? Parasti, kad rodas doma par kādu sižetu, ir arī skaidrs par nosaukumu. Saules stars, asaru lāsē, tas ir veltīts skolas tēmai, veltīts manai pirmai mācību pārzinai, Teklai Ceravai, kurai bija smags liktenis. Viņa saslima ar izkaisīto sklerozi. Tad invalīda krēslā tas arī nozīmē asaru lāse un saules stars. Tomēr šī iespēja turpināt dzīvot un vēlēt labu saviem tuviniekiem, saviem līdzcilvēkiem. Un ka viņi vēlās, lai cilvēki mācētu būt laimīgi uz zemes. Un arī jūsu grāmatas ir ļoti tā vizuāli pārdomātas, ļoti skaisti noformējami. Varat lūdzu pastāstīt plašāk, tās ir jūsu idejas mākslinieces, jo tiešām vizuāli paskatoties uz jūsu grāmatās, katrai gribas pieskarties, katru gribas izlasīt, pat nezinot to vēl saturu. Māksliniece ir Ērika Tomsone. Parasti mēs izrunājam par grāmatas tēmu. Viņi ir parasti iesūta izdevniecībai pat līdz pārdesmit dažādus variantus. Un tad kopā ar izdevniecības direktoru Veroniku Lāci mēs izlemjam, kurš vārds būtu atbilstošāks šī tēmai. Man vērtīgākais ir, ko es uzskatu par vērtīgāko, ko esmu devusi savai tautai un tērzemē, jau ir tie 7 romāni Skarbajā krastā. Un tad romāni dažādi attiecībā pēc tēmām, un varbūt katrā tādā var izvirzīt, kas būtu tāda interesantāks un galvenais. Man patīk, ka Uldis Zemzeres gleznotājs bija rakstījis, ja prasa par viņa gleznām, tad viņš saka, ka tie ir dzīvokļi, kurā viņš kādreiz ir dzīvojis, bet pašlaik vai nedzīvo. Man arī tā gribas teikt pat tuvākā un mīļākā grāmata. Pats darbs ir tas, pie kura pašlaik strādāju, jo es tajā esmu iekšā. Grāmatas, kas ir pabeigtas, tās ir tikpat kā nasta no pleciem nost. Tie ir kā putni, kas aizlido pasaulē no likstošanas vietas un turpina dzīvot paši savu dzīvi tālāk. Sakiet, lūdzu, ko jūs pati lasāt? Tas ir smags jautājums, uz kuru gribētu atbildēt. Sakarā ar redzes problēmām es tagad praktiski maz ko lasu, jo man ir jālasa lupas palīdzību.
Datorā man ir palielināti burti, un tad arī ir mazās uzlicis kļūdu ķērēju, teiksim, kur parādās sarkana svītra, lai apakšā, lai es varētu sekot līdz tekstam un vieglāk būtu atrast, kuri burti ir pārsitušies, kur ir kādas kļūdas, kādas kļūmas. Tieši arī par šo lietu vēlējos jautāt, varbūt tāda sensitīva lieta un varbūt sensitīvs jautājums. Jūs arī jau šajā pasākumā minējāt, jums redzes problēmas, ka jau no bērnības sākāt, bet tas ir fenomenāli, ka tiešām cilvēkam, ja drīkstu tā teikt, vairedzīgs, bet jūs rakstat pie datora, top romāni. Kā jūs to tā reāli dzīvē varat izdarīt? Jo citam mazākajā skrambiņu saka, viss es neko vairs nevaru izdarīt, neko nedarīšu, bet jums top romāni un viens aiz otra. Jāspēj tikt visam tam pāri. Un, galvenais jau ir tas, ka runājot par iedvesmu. Parasti saka, ka gaida iedvesmu, bet tas nav balodis, kurš nolādīsies uz pleca. Iedvesma rodās darba laikā. Un tad, ja esi tajā tēmā iekšā, vienkārši nav miera. Tu turpini pat nakti pamostoties, ausīs skan dialogi, rodas ainas, kuras prasās uz papīra. Un tad bija darbs bērniem, Rainītis par zēnu Raineru, ka viņam nepatīk rakstīt, bet urdiķis neliek mieru, urda viņu. Tā arī, var sakot, urda. Ir gribas rakstīt, lai norakstītu no smadzenēm to, kas tajās ir sakrājies, un lai varētu atbrīvot vietu atkal kaut kam jaunam. Un sakiet, lūdzu, vai visi cilvēki vispār var rakstīt, vai tur ir jābūt talantam? Par talantu es neņemos spriest, lai spriež citi, bet ir jābūt. Katrs cilvēks ienākot šajā pasaulē, jau var kaut kas jau viņam ir pūrā dots līdzi. Un tā arī, teiksim, ar rakstīšanu. Ka tas jau kaut kur jau ir, jau prasās, katram prasās pēc kaut ko izteikties dzīvē. Un tā rakstnieks jau cenšas izteikt sevi, teiksim, rakstdarbotas. Mūziķis mūzikā, gleznotais gleznā. Jums ir liela dzīves pieredze, daudz grāmatu, un visu šo tā apkopojot, kāda ir jūsu dzīves atziņa? Dzīves atziņas? Katram jādara tas, ko viņš vēlās un pēc kā viņam prasās. Un tad arī panākumi neizpaliek. Un tāds noslēdzošais jautājums, ko jūs vēlētos pateikt savam lasītājam? Savam lasītājam es vēlētos pateikt, ticēt sev, ticēt savai sūtībai, pat kļūmās dzīves situācijās nezaudēt cerību, lai cerība vienmēr ir dzīva. Un vēl par to moto, dzīves moto. Vidusskolu beidzot, vidusskolas man skolotāji uzdāvināja Friča Bārdas dzīvoļu krājumu ar ierakstu, kas sapnim ar visu ticību, ar visu būtību tic, to sapnis atpestīs beigās. Un tā es arī esmu visu mūžu savam sapnim ticējusi un tikusi, lūk, jau pēc tik daudzām grāmatām.